Viņus ierastāk ir redzēt hokeja spēļu laikā, tribīnēs dārdinot bungas un atbalstot Dinamo hokeistus. Bet vīri nesmādēja arī paši ietērpties hokeistu ekipējumā, doties uz ledus un iejūtoties spēlētāju ādā noskaidrot attiecības ar viesu komandas atbalstītājiem draudzības mačā. Mēs esam savā ziņā fenomenāla zeme, jo pa hokeju runājot, amatieri tādi, kādi ir Latvijā, man liekas, ka nav nekur citur. Jo visā pasaulē pa amatieri kļūst kas vai nu tas, kas nav kļūst par profesionālu, vai tas, kas ir jau bijis profesionāls. Ja? Mēs esam visi savākušies vienkārši amaram. Davai mēs gribam hoķi rukāt. Nopērk formu un iet laukumā. Kurš tur spēlē 2 gadus, kurš 10, ja? Bet neviens nav nekad bijis nevienā sportskolā. Pretinieks arī nav ar pliku roku ņemams. Для товарищеских игр и для хоккея, будет ничья, будет хорошо. Конечно, будем стараться выиграть. Будем исходить из того, как играли прошлые разы, да, в прошлом году. Будем, конечно, стараться выигрывать, но насколько мы знаем, что у болельщиков «Динамо» очень много любителей, играют все там на разном уровне, поэтому какую команду соберут, от этого будем отталкиваться и будем тогда строить какие-то прогнозы, как это все будет получаться у нас. Tādiem pretiniekiem mums būs grūti cīnīties, jo mēs jau esam fanu kluba komanda, mums ir bijuši tikai 2 treniņi, 1 izbraukuma spēle. Komanda praktiski katru gadu arī pamainās spēlētāji, bet puiši ir apņēmības pilni, spēlēsim. Pretinieks ir nopietnas, ja? Mēs zinām pagājušo gadu savu rūkto pieredzīt, ja? Kas notika pagājušajā gadā? Viņi diezgan jaudīgi bija. Mēs zaudējām, un cīņa bija smaga, tā kā esam ņēmuši vērā, kā teikt, pagājušo gadu kļūdas. Un līdz ar to es ceru, ka šogad būs labāks результат, ja? Bet jebkurā gadījumā mēs taču neiesim padoties, ja? У нас сегодня вообще, так как у нас, скажем так, не 20 человек в команде, да, а гораздо больше, сегодня, наверное, будем играть, может быть, даже в 2 состава. Половина сначала первые, там, в зависимости от того, сколько нам выделят времени, первые там 30-40 минут, да, и потом остальные 3 пятерки и посмотрим. Да, у нас играют все любители, команда существует практически год. А насчет формы, в общем-то, все играют в каких-то любительских командах. Помимо этого мы тренируемся как бы своим составом, поэтому, может быть, на этом фоне, может быть, чуть-чуть лучше выглядим. А как с финансовой стороны клуб тоже помогает вам? Да, безусловно, клуб «Акбарс» Татнефть помогает нам в выездах, тренировках. Jautāti par citām komandu fanu sadraudzības spēlēm, kura palikusi atmiņā, tik minēta Prāga, kur mūsu bāleliņiem nācies cīnīties ar profesionāļiem. Es esmu pats piedalījies ar Maskavas Dinamo faniem. Tas, laikam, bija jau 3 gadus atpakaļ. Ar Minsku spēlējuši esam 2 reizi. Man vismaz tas ir viss, bet ir vēl kaut kāds spēlē. Poprad. Poprad bija. Ar Levu un ar Donbasu. Jā, bet es tur nebiju. Kā bija ar Levu un ar Donbasu? Ar Levu bija tā, kad Levs izlika Slovākijas 1. līgas komandu ar bijušajiem profesionāļiem, kas iet pa 4. pa 3. faktiski pa 1. līgu. Tas bija tā, hokejs bija интересант, bet результат bija labs. По мере возможности стараются договориться, да, на все выезды, у каких команд есть, если есть болельщики, ребята, которые играют, и по возможностям, конечно, там бывает, что кто-то болеет, кто-то что-то, да, и не может собраться состав, да, но по возможности стараемся ездить и играть со всеми. Šoreiz gan nācās iztikt bez redzamākā Rīgas Dinamo fana. Skatos, Jurčiks nav ieradies Ragana. Viņš jau mums taisa uz šovu elementus parasti spēles laikā, bet, cīnīsies, Džeki. Mēs vienalga būs labākie tribīnē. Tomēr. Protams, uz tribīnēm točnā. Nezinu, kā būs uz ledus, bet uz tribīnēm 100%. Lai arī spēles iesākās diezgan līdzīgi, ripu vārtos nevarēja dabūt neviena, ne arī otra komanda. Tomēr viesi ņēma virsroku. Kā pirms sacensības atzina abu komandu dalībnieki, galvenais jau nav uzvarēt, bet kopīgi popularizēt pārstāvētās komandas, hokeju kā tādu, kā arī draudzīgu atmosfēru fanu vidū. Alberts Dinters, Aigars Ulmanis, Bez tabū.